Šonedēļ sācies izšķirošs posms Liepājas enerģijas biokoģenerācijas stacijas būvniecībā. Pa jūru līdz Liepājai atceļojušas gan austriešu kompānijas Kolbach ražotās biokoģenerācijas stacijas galvenās iekārtas, kur montāža sākās šodien, gan divi iespaidīgi celtņi no Somijas un Igaunijas. Šodien pirmā diena svarīgam procesam. Visu nedēļas laikā mēs montēsim galvenās katlu iekārtas Liepājas biomasas projektu. Šodien jūs varat redzēt, ka tiek montēta pelna savākšanas iekārta un kurtuves balsta iekārta. Kurtuve pati gaida uz ielas mašīnās, kā var redzēt arī, līdz ko tiks iecelt un nolīmeņot šī iekārta. Tad mēs celsim iekšā kurtuvi, kas ir viena no svarīgākajām stacijas daļām un arī viena no smagākajām. Viņas sver apmēram 40 tonnas. Tāpēc mums arī šāda krāna tehnika, kā jūs redzēt, šodien, šonedēļ objektā. Patreiz arī ostā daļa iekārtas stāv gaida savu rindu transportēšanai līdz būvu objektam un montāžai, jo transportēšana notika pa jūras ceļu no Austrijas. Kolbach projekta menedžers Kristofs Unterlugauers portālām atzina, ka tik liela izmēra iekārtu uzņēmums vēl līdz šim nav izgatavojis. So it's our first plant in the Baltic states in Latvia, and also this size is our biggest size. And it's very interesting for us, so a small country like Austria, bring the parts over, do the work here on site, and so it's very interesting and fascinating. So I'm quite happy with my job now and with what the people do here. So our workers will stay here up to September, and so we started last week, and now we are doing the major parts, so this within this week, and afterwards we do the hot oil piping, connection the parts, so flue gas channels, and we had a lot of to do work here outside with the dust system, so for clean air and everything else. So this will be done in the next few weeks. Arī biokoģenerācijas stacijas projekta ģenerālmenedžers UPB Šveices uzņēmuma direktors Adrians Džakerī neslēpa, ka šis projekts viņam ir jauns izaicinājums. Today is a very important day. We have the main components we will put in this project. So this project is very important for us because it's one for the future, and it's done with biomass. So we do with biomass, we do electricity, which is a very big point for the electrical energy production also in Europe. So today we will put the main components, and this is I think it starts very successfully. All is in time, all is designed very well, and we hope to begin and to follow this project like it starts now.